Kas ir netīrie atkritumi un Stambulas konvencijas atbalstītāji? Izrādās jūsu Beāta Junīta, kur tur bija galvenā Stambulas konvencijas virzītāja, precīzāk sakot, pederastu, izvarotāju un pedofilu konvencijas virzītāja, izrādās ir no šī te saucamā pedofilu izvarotāja apļa. Un viņas māte ir nodarbojusies ar mazu meiteņu vervēšanu tieši uz Ameriku šiem te pedofīliem. Jūs nejūtaties gadījumā šausmīgi uzmesti, jūs tupi atkritumi, jūs kur var būt tik stulba tauta kā latvieši. Jūs dauņi ticat visam, ko jums pamet Delfi, ko jums stāsta, cik tas ir labs un tā tālāk. Konkrēts pierādījums. Tieši saistīti ar visiem šiem pedofīliem, ar visām šitām izvarošanām, bērnu un sieviešu slepkavībām. Un arī migrantu ievilkšanu Latvijā un tā tālāk. Kur jūs varat būt tik stulbi un to neredzēt? Bet ir arī labas ziņas, un tikko Kanādā tiem tupajiem neaptēstiem vecākiem, kuri atbalstīja šādas te pseido vērtības, tika nošauti 9 bērni. Un kā jums liekas, kas to izdarīja? Tieši tā to izdarīja transgenders, lai gan Delfi min persona, lai nesaceltu atkal kaut kādu ažiotāžu, atverot rakstu, protams, viņi raksta, ka tas ir trans kaut kāda tur sieviete. Bet, kā mēs redzam, kas notiek, kad ievelk šo te ideoloģiju. Tika nošauti 9 bērni, viņu vecāki, es esmu gatavs sadarēt, liela daļa atbalstīja šo te mēslainas ideoloģiju, nepavelti laida bērnus skolā, kur dzīvo šie te transgender mēsli. Jāsaka, liels paldies gan Geitsam, gan Fauci, gan Viņķelei, gan Pavļutam, gan visiem pāriem, kuri novakcinēja tupos latviešus, jo, kā mēs redzam pēc daudziem gadiem, ja ir idiots, tad tas ir neārstējams, viņš skries atbalstīt gan vakcināciju, gan šos te transgenders, visu mēslu, ko tam pašam mēslam spiedīs galvā, to viņš skries atbalstīt. Bet, dārgie draugi, man ir lieli jaunumi. Solīts makā krīt, kā es solīju jau vairākus mēnešus atpakaļ. Taps viens liels ziņu portāls Latvijā. Un tas ir vienīgais neatkarīgais ziņu portāls Latvijā. Viņš saucās, jūs esat pirmie publiski, kas uzzina, neskaitot mūsu grupu, kas ir influencer grupa. Jūs esat pirmie, kas uzzina, viņš saucās trieciens.com. Un mēs uztaisīsim Latvijai tādu triecienu, ka jūs nebūsiet redzējuši, un tur būs tikai patiesība. Un ar ko mēs atšķirsimies? Ar to, ka tu vari ievietot savu rakstu, vai pasūtīt žurnālists, ja tu redzi kaut kur kaut kādas netaisnības, žurnālisti aizbrauks, uztaisīs rakstu par attiecīgu šo te tēmu, un daudzas citas lietas, ar ko mēs atšķirsimies no šiem noziedzīgajiem medijiem, kur Latvija grimst visādas problēmas, kriminālas lietas gan ar policiju, gan ar prokuratūru, tiesu, bāreņtiesu un daudzām citām lietām, narkotikām, bet tas viss tiek paslēpts, un tādi portāli kā Delfi, TVNets, Latvijas televīzija nestāsta jums par svarīgām lietām, tiešām īstām un būtiskām lietām latviešiem. Mēs to visu mainīsim.